Labdien! Mani sauc skolotāja Krista, un šodien mēs runāsim par sociāli atbildīgu rīcību. Varbūt tu jau zini, ko tas nozīmē. Ja mēs paskatāmies uz šo vārdu savienojumu sociāli atbildīga rīcība, mēs pirms varam padomāt, ko nozīmē katrs no šiem vārdiem atsevišķi. Sociāls tas nozīmē tāds, kas attiecas uz sabiedrību kopumā. Tātad sociālās, piemēram, mēs sakam sociālās zinības par sabiedrību, kā mēs kopīgi dzīvojam. Atbildīga, tātad mēs zinām vārdu atbildīgs, tātad tas nozīmē, kā mēs padomājam par savu rīcību un tās sekām. Un rīcība tas nozīmē darbību. Sociāli atbildīga rīcība, tātad tāda rīcība, kurā mēs padomājam arī par tās sekām uz pārējo sabiedrību, par rīcības ietekmi uz pārējo sabiedrību. Vairāk par to mēs uzzināsim arī šīs stundas laikā un sapratīsim, kāpēc tajā bildītē, runājot par sociāli atbildīgu rīcību, ir redzami smaidoši cilvēki. Ko mums dod tas, ka mēs rīkojamies sociāli atbildīgi? Tātad šodienas stundas mērķis ir noskaidrot, kas ir sociāli atbildīga rīcība. Vispirms es aicinātu arī tevi, ja tu skaties šo mācību video, papildināt domu karti, kuru mēs jau izveidojām mācību stundas laikā. Mēs runājam par to, kādā sabiedrībā tu gribētu dzīvot. Tātad domu karte, tas nozīmē, mēs ierakstām vidū tematu un apkārt mēs pierakstam, iezīmējam atslēgas vārdus vai idejas, kas mums nāk prātā, domājot par šo tematu. Un jautājums ir, kādā sabiedrībā un kādā vidē tu gribētu dzīvot. Tagad es gribu padalīties ar to, ko mēs mācību stundā ar klases biedriem izdiskutējām, kādā vidē viņi un sabiedrībā gribētu dzīvot. Runājot par sabiedrību, 5. klases skolēni minēja, ka jūs gribētu dzīvot draudzīgā sabiedrībā, tādā sabiedrībā, kur ir izpalīdzīga, sabiedrībā, kur ir gudra vai izglītota, sabiedrība, kur, prot, arī priecāties, ir jautra, un tāda sabiedrība, kurā tiek ievēroti likumi un kurā nav krimināla nozieguma. Savukārt par vidi, jeb apkārtējo dabu, mēs runājam, ka mēs gribam dzīvot skaistā vidē, tīrā, zaļā un daudzveidīgā. Tādā vidē, kurā ir prieks uzturēties, un arī tādā vidē, kur nenodara mums pāri mūsu veselībai. Tas izklausās ļoti labi. Un tagad padomāsim, kāpēc tikai visi kopā mēs varam panākt, lai cilvēki sabiedrībā justos labi? Kāpēc tikai mums visiem, katram vienam sadarbojoties, mēs varam panākt to, ko jūs rakstījāt, ka jūs gribat draudzīgu vidi, jautru, izglītītu, bez noziegumiem? Kāpēc? Atbildes, ko jūs dažus minējāt, un varbūt jums vēl ir citi varianti, bija, ka, lai cilvēki sabiedrībā justos labi, mums ir jāsadarbojas, jo tādā veidā mērķi panākt ir vieglāk. Tāpat jūs minējāt, ka, ja visiem cilvēkiem ir priekšstats par to, kādā pasaulē mēs gribētu dzīvot, cilvēkiem būs motivācija tā rīkoties, un, ja mēs arvien vairāk un vairāk cilvēku iesaistamies draudzīgas, izpalīdzīgas, izglītotas sabiedrības veidošanā, ātrāk tāda sabiedrība arī pienāks. Otrais, kāpēc visiem kopā jārūpējas par to, lai mēs būtu pietiekami saudzīgi pret savu apkārtni un zemi? Arī šeit jūs atbildēs parādījās, ka sadarbojoties, rezultātu var panākt ātrāk. Un, ja mēs esam atbildīgi ne tikai par savu veselību, bet arī par sabiedrības veselību kopumā, protams, ka tam ir lielāka ietekme. Mums visiem cilvēkiem, kas dzīvo šīs planētas, ir jāsaprot, cik šī planēta ir dārga. Ja mēs gribam, lai vide mums apkārt ir zaļa, tad mums visiem ir jādomā par to, ka mēs neizcērtam pārāk daudz koku, ka mēs piedalāmies varbūt jaunu koku stādīšanā. Ja mēs gribam, lai vide ir tīra, mēs ne tikai paši nepiesāņojam vidi, bet mēs arī aicinām citus nepiesāņot vidi un aicinām piedalīties talkās un tīrīt. Jo tad arvien vairāk iesaistīsies un arvien vairāk cilvēki sapratīs to jēgu, ka tam, ko viņi dara, tam ir arī rezultāts. Es arī novēlu, ka arī jūs augsiet lielāku un iesaistīsiet arvien vairāk cilvēkus tajā, lai panāktu šādu sabiedrību un šādu vidi, kādu jūs gribat redzēt. Un ticiet man, es domāju, ka tas arī notiks. Un arī es piekrītu jums un gribētu redzēt tādu sabiedrību un tādu vidi. Un, lai to panāktu, mums ir jādarbojas visiem kopā. Mums ir jārīkojas sociāli atbildīgi. Tad, kad mēs runājam par atbildību un rīcību, mums vienmēr ir jāpaskatās uz sekām. Ir dažādas situācijas, un katrai rīcībai ir kaut kādas sekas.
jeb kas notiek pēc tam, kāda ir ietekme. Un parasti par sekām runājot, mēs varam izvērtēt. Pirmām kārtām, vai tā ir pozitīva, laba ietekme vai negatīva, jeb tāda slikta ar mīnusa zīmi ietekme. Un tad mēs vēl varam padomāt, uz ko tad šī ietekme ir. Varbūt tā ir uz kādu konkrētu cilvēku vai cilvēku grupu, vai varbūt tā ir uz vidi ietekme. Pamēģināsim atšifrēt un patrenēties, noteikt, kādas sekas ir katrai no situācijai. Šeit ir tātad 4 piemēri, kurus aicinu tevi izlasīt, ja nepieciešams, var apturēt mācību video, un tad atbildēt uz jautājumu. Šai rīcībai ir pozitīva vai negatīva ietekme, un tad uz ko? Pozitīva vai negatīva uz cilvēkiem, vai pozitīva un negatīva uz vidi. Lasām kopā. Tad pirmais piemērs. Gunta vienmēr pirms lielām peļķēm piebremzē, kad brauc ar velosipēdu pa salījušo veloceļu, kas atrodas blakus gājēju ceļam. Ja šajā situācijā ietekme ir pozitīva uz cilvēkiem, jo Gunta varbūt viņai kaut kur ir jāsteidz, bet viņa pamana, ka ceļš ir salīs un ir liels peļķis, un viņa pirms peļķēm piebremzē, lai neapšļakstītu blakus ejošos gājējus. Tātad šī ir pozitīva ietekme uz cilvēkiem. Jo Gunta jau varēja arī būt neatbildīga un braukt cauri ātri peļķiem un apšakstīt pārējos nepazīstamus cilvēkus. Bet kāda tad būtu seka? Tad tā būtu negatīva ietekme uz cilvēkiem. Viņiem, piemēram, apģērbs sabojāts un tam līdzīgi. Labi, otrais. Henrijs veikalā mamma izlūdz nopirkt jaunu ziemas cepuri, lai gan mājās ir vairākas cepures, ko viņš nevalkā. Šajā ziņā mēs varētu teikt, ka ietekme šajā situācijā ir negatīva un uz vidi. Varbūt jūs esat pamanījuši, ka mūsdienās mēs arvien vairāk pērkam daudz jaunu lietu, daudz jaunu drēbju un tā tālāk un tā tālāk. Un vienā brīdī mēs saprotam, ka mums to lietu ir tik daudz, ka patiesībā mums to nevajag. Un katru reizi mēs varam padomāt par to, ka cilvēku vēlmes ir neierobežotas, bet resursi ir ierobežoti. Un šajā situācijā ir minēts, ka Henrijam mājās jau ir vairākas cepures, kuras viņš nevalkā, bet viņš izlūdz nopirkt jaunu cepuri. Tas, ka mēs pērkam lietas, kas mums ir nevajadzīgas, tas nenāk par labu videi, jo mēs lieki iztērējam resursus un mums ir daudz apģērbu atkritumu. Tātad tas, ko mēs nevalkājam. Kā varētu rīkoties sociāli atbildīgi? Henrijs, protams, varētu arī savu cepuri noziedot vai iedot kādam citam, vai kaut vai pārdot tālāk un tās vietā nopirkt citu. Nevis krāt kaudzītē vēl cepures, ko viņš nevalkā. Trešais. Klaus atgādina mammai, ka medikaments, kam ir beidzies derīguma termiņš, ir jānes uz aptieku drošai iznīcināšanai. Šeit mēs varētu teikt, ka tā ir pozitīva ietekme un uz ko noteikti uz vidi un arī cilvēkiem. Tātad Klaus ir uzzinājis svarīgu informāciju, kā ir jārīkojas ar medikamentiem, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, un viņš šajā informācijā dalās ar citiem un arī aicina vecākus šos medikamentus nevis izmest atkritumos, kas piesārņo dabu, kas būtu toksiski, bet aiznest uz aptieku. Labi, ceturtais. Emīlija lielā ātrumā minas ar velosipēdu pa cilvēku pilnu ietvi. Pozitīva vai negatīva ietekme uz ko cilvēkiem vai vidi? Tātad, jūs redzat, ka viņa minas ļoti lielā ātrumā pa cilvēku pilnu ietvi. Tā noteikti varētu būt negatīva ietekme uz ko uz cilvēkiem. Jo, ja mēs ļoti ātri braucam pirmkārt ar riteni pa gājēju celiņu, jūs zināt, ka ritiņiem ir teikts, ka, ja tu brauc pa gājēju celiņu, tad ir priekšroka tāpat jādod gājējiem, bet ja tu tā ātri brauc, tu vari netīšām kādu pagrūst, uztriekties un tam līdzīgi. Nu, lūk. Tālāk mēs tagad padomāsim par katras rīcības sekām un mēģināsim noteikt, lasot tekstu, kāda ir atšķirība starp individuāli atbildīgu rīcību un sociāli atbildīgu rīcību. Lasām kopā, vai arī var apturēt video un izlasīt pats. Tātad, cilvēki ir savstarpēji saistīti, un ikviena cilvēka rīcība ietekmē viņu pašu, apkārtējos cilvēkus un sabiedrību, kā arī vidi. Atbildīga rīcība ir tāda, kas atstāja pozitīvu ietekmi uz cilvēku un tā apkārtni, tā dod kādu labumu. Rīkoties, domājot par savu labklājību, ir individuāli atbildīga rīcība. Piemēram, aizsargķivers uzvilkšana ir individuāli atbildīga rīcība, jo no tās galvenokārt iegūst pats cilvēks. Savukārt sociāli atbildīga rīcība pauž atbildību pret citiem cilvēkiem un veicina kopējo labklājību.
Piemēram, ceļu satiksmes noteikumu ievērošana ir sociāli atbildīga rīcība, jo tā veicina kopējo ceļu satiksmes drošību. Varbūt strādājot ar tekstu, tu pamanīji dažādus atslēgas vārdus, kas tev palīdz atbildēt uz jautājumu, kāda ir atšķirība starp individuāli atbildīgu un sociāli atbildīgu rīcību. Aba veida rīcības, kas ir atbildīgas, ir ļoti labas un svarīgas, jo atbildīga rīcība tas nozīmē, ka mēs vispirms padomājam, tad daram un ņemam vērā arī mūsu rīcības sekas. Individuāli atbildīga rīcība ir laba, un tā nozīmē, ka mēs rīkojoties domājam par savu labklājību, piemēram, par savu veselību. Individuāli atbildīga rīcība varētu būt pildīt savu pienākumu un, ievērot ceļu satiksmes noteikumus ne tikai tāpēc, lai rīkotos sabiedrības labā, bet arī tāpēc, ka tas mums ir droši, vai mazgāt zobus, vai uzlikt ķiveri un tam līdzīgi. Sociāli atbildīga rīcība ir tāda, kas jau dod labumu arī pārējai sabiedrībai. Tātad mēs domājam ne tikai par savu personīgo labumu, bet arī par kopējo labumu. Nu, lūk. Un šeit arī tika minēts, ka viens no sociāli atbildīgas rīcības piemēriem varētu būt ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošana. Vai arī, piemēram, palīdzēšana dzīvniekiem, kuriem nav māju. Vai, piemēram, lietot apģērba nodošana, ziedošana, pārdošana tālāk un tam līdzīgi. Tas, ka mums ir jābūt sociāli atbildīgiem, interesanti, tas ir ietverts arī likumā. Un Latvijā svarīgākais likums ir Latvijas Republikas Satversme, jeb mūsu konstitūcija. Katrai demokrātiskajai valstī ir konstitūcija, kas nozīmē, ka tas ir valsts pamatlikums, svarīgākais likums valstī. Un, ja mēs skatāmies uz likumu hierarhiju, tas ir pašā augšā, un neviens cits likums nedrīkst iet pretrunā, ja pretēji Satversmē. Un pamaniet, ka Satversmes ievadā ir rakstīts, tur ir citātiņš, ik viens rūpēs par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. Lūk, tas ir minēts Latvijas Republikas Satversmē. Un šeit ir arī divi jautājumi, par kuriem tu vari padomāt. Kā šajā likuma fragmentā ir skaidrot atbildīga rīcība? Tad ik viens rūpēs par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. Tātad šajā likumā, kā sociāli atbildīga rīcība, ir skaidrota tāda rīcība, kurā mēs rūpējamies ne tikai par sevi, bet arī par citiem cilvēkiem un dabu, domājot par to, kādas sekas mūsu rīcība radīs nākamajām paaudzēm. Nākamās paaudzes, tas nozīmē cilvēki pēc mums, piemēram, mūsu bērni, mazbērni un tā tālāk, kas nākotnē varētu būt. Kā jums šķiet, kāpēc kaut kas šāds bija jāiekļauj valsts pamatlikumā, tik svarīgā dokumentā? Noteikti jums arī ir ideja, ka tas šeit bija jāiekļauj, lai visi cilvēki zinātu, ka sociāli atbildīga rīcība ir nozīmīga, un lai visi cilvēki mēģinātu ievērot atbildību pret nākamajām paaudzēm. To bija svarīgi iestrādāt Latvijas valsts pamatlikumā, lai Latvija ar draudzīgu, izpalīdzīgu, likumisku, demokrātisku sabiedrību būtu ne tikai šodien, bet arī nākotnē, lai Latvija ar tīru, zaļu vidi būtu ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Tāpat mēs, protams, zinām, ka tas, kas ir minēts likumā, visiem valsts pilsoņiem ir pienākums likumu ievērot. Ja? Arī pamācoša daba šim noteikumam. Tāpat šeit ir arī vēl viens tekstiņš, kurā mēs varam parunāt par to, kādos veidos izpaužas sociāli atbildīga rīcība. Kā jūs jau iepriekš minējāt dažus piemērus, un arī kurus es iezīmēju, rīkoties sociāli atbildīgi mēs varam dažādos veidos, un tas ir atkarīgs no tā, kādā vidē mēs dzīvojam, kādas ir mūsu iespējas. Piemēram, es dzīvoju tuvu dzīvnieku patversmei, un es rīkoju sociāli atbildīgi, strādājot brīvprātīgo darbu un katru svētdienu vedot ārā pastaigāt suņus. Bet varbūt kādam citam sociāli atbildīga rīcība ir piedalīties talkās, varbūt citam sociāli atbildīga rīcība ir doties, piemēram, uz bērnam, tur vadīt kādas nodarbības un tam līdzīgi. Izlasīsim kopīgi šo tekstiņu un padomāsim, kad pēdējās nedēļas laikā tu rīkojies sociāli atbildīgi. Tātad sociāli atbildīga rīcība var izpausties dažādi.
Rīkojoties sociāli atbildīgi, visiem cilvēkiem tiek nodrošināts līdzvērtīgas iespējas, piemēram, iegūt pieredzi un zināšanas. Reizēm, lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas visiem, daļai cilvēku no kaut kā ir jāatsakās. Sociāli atbildīga rīcība prasa empātiju, domājot un ņemot vērā citu cilvēku sajūtas, vēlmes un vajadzības. Rīkojoties sociāli atbildīgi, tiek ņemtas vērā kopējās intereses, vienlaikus tās salāgojot ar individuālajām. Sociāli atbildīga rīcība veicina rūpes par vidi. Ir svarīgi atcerēties, ka cilvēku vēlmes ir neierobežotas, bet resursi ir ierobežoti, un ikviena cilvēka rīcība ietekmē arī apkārtējo vidi. Es aicinu tevi pašu padomāt un varbūt parunāt ar saviem brāļiem, māsām, draugiem, ģimeni. Atcerieties gadījumus, kuros jūs rīkojāties sociāli atbildīgi, piemēram, pēdējās nedēļas laikā. Varbūt jūs piedalījāties kādā labdarības akcijā, varbūt jūs pabarojāt uz ielas kādu klīstošu dzīvnieku, varbūt jūs pacēlāt papīrīt no ielas. Varbūt jūs palīdzējāt kādiem citiem apgūt kādu mācību saturu un tam līdzīgi. Kāpēc šādi rīkoties ir svarīgi, domājot ne tikai par savām interesēm, bet arī par sabiedrības kopējo labumu? Tāpēc, ka, ja mēs tā rīkojamies, tas mums palīdz veidot labāku, priecīgāku, pozitīvāku un labklājīgāku sabiedrību. Es šīs nots arī gribētu pabeigt stundu un aicināt jūs visus mājās iesaistīties šādā diskusijā, nebaidīties to uzsākt. Un droši vien jūs pamanīsiet, ka ir daudz lietas, kurās jūs esat rīkojušies sociāli atbildīgi. Un, ja ne, tad varbūt tieši šis ir īstais laiks, lai sāktu rīkoties sociāli atbildīgi. Lielas paldies par stundu, un tiekamies arī pēc tam. Es ceru, ka šis noderēja veiksmīgi un esam sociāli atbildīgi.